Vai dieniņ, es taču teicu, ka pūtēji labi ietekmē man. Man liekas, ka iedvesma, man tepat jau ir iedvesma. Ka nevar paspēt viņu noķert. Es jūtu, ka viņš tepat ir, bet... Nē, vēl laikam par agru. Vēl laikam tomēr ir par agru. Bet tepat jau bija, vai ne? Patīk iedvesma? Man patīk. Cik šeit daudz skaistu meiteņu piecēlās. Es jūtu, ka man ir jānokāp no skatuves un jādod vieta arī viņām. Tur ir kāds puisis. Jūs gribat nākt šurp? Jūs arī gribat palīdzēt man meklēt iedvesmu? Tad nāciet. Aplaudēsim!
Es tā izskatījos, ka izrādās tas jau bijuši visu šobrīd. Nu, pilnīgi ar mākslu nesaistīta doma man iešāvās galvā. Laikam šeit grūtajā laikā iet uz labo pusi. Uz īriju jābrauc vairs nav. Īrija nāk pie mums. Un tas sākas šeit Līgatnē. Tas varētu būt laba ziņa, ka mums iet uz augšu dzīve. Bet par to iedvesmu runājot, to iedvesmu ir ļoti interesanti. Reizēm tā iedvesma atnāk, no, tā kā tev ar dēli iesit papīri. Bums un viss. Reizēm atkal jādzer daudz konjaka. Tas sākumā ir patīkami, pēc tam paliek grūti. Vēl viens variants, reizēm var gulēt vienkārši liedagā pludmalē smiltīs, un viņi tā atnāk. Šeit es redzu smilšu pludmales man nebūs. Konjaku es vēl neesmu nopelnījis. Ar dēli papīries dabūt gluži negribētu. Bet ir vēl viens veids, kā varētu labi iedvesmoties, un kas parasti iedvesmo, tas ir skatīties uz cilvēkiem, kas kaut ko interesantu dara. Un es tagad gribētu aicināt šeit uz skatuvi divus pārus, kas nebaidītos rādīt savas mākslinieciskās spējas. Klusums iestājās. Tiešām neviens zīmēt nemāk. Kurš zina, kā izskatās zīmols? Lūdzu, paceliet roku. Jūs, es zinu. Man interesē tie, kas ir pa divi, kas sēž. Jūs esat pa divi? Jūs esat trīs. Kur te jūs esat pa divi? Es tā jūtu, tā ar... Jūs ļoti labi. Lūdzu, nāciet uz skatuvi. Bet man vajag vēl otru pāri, es tomēr gribētu atrast. Varbūt varētu jūs lūgt. Mēs jau nākam, mīļais. Jūs nākat? Nu, protams. Jūs apsteidz. Jums nebija scenārijā. Kāpēc nebija? Viss ir scenārijā paredzēts. Nāciet tik šurp. Tā. Jūs nostājieties lūdzu šeit, jūs šeit. Tūlīt es jums izsniegšu mākslas priekšmetus, ar ko radīt mākslu. Es vispirms vērsīšos ieļausiet pie vecākā pāra. Pie pieredzējušākā pāra, es galīgi nepareizi izrunāju. Pie pieredzējušākā pāra. Kurš no jums šķiet vislabāk tur rakstāmo rokā? Ja? Labi. Un tad es izsniegšu rakstāmo. Es ceru, ka viņš... Jā. Vajadzētu darboties. Tātad es dodu jums rakstāmo. Un dāmai es došu papīru. Es ceru, ka otrs pāris jau no aizmuguras noskatījās, kas tagad notiksies. Bet šeit būs otrādāk. Es došu puisim. Un zīmējumu es došu atkal. Jā, tagad tas uzdevums ir tāds. Noskatiet tie, kam ir lapas rokā. Noskatiet savu partneri, nu tā. Sirsnīgi ieskatieties vēlreiz viņiem acīs. Jūs viņus tā ikdienā redzat bieži, vai ne? Jūs zinat, kādi viņi izskatās. Jums viņi ir mīļi un tuvi, vai ne? Nē, šitā nē. Tagad izdaram tā, ka mēs to izstiepsim to rakstāmo sev priekšā. Taisnā rokā. Jā, šādā te veidā. Bet jums būs jāuzzīmē savs kungs. Ar lapu. Viņš turēs to rakstāmo taisni. Ja? Attiecīgi savu dāmu jāuzzīmē. Būs. Pēc gleznas būs, es domāju. No, jūs esat gatavi? No, tad aiziet. Skatīsimies, kas mums sanāks. Var uzlikt kādu mūziciņu fona. Nē, pašam nevajag piepalīdzēt, un vislabāk būtu neskatīties.
Turiet roku taisni un lai zīmētājs zīmē ar to papīra lapu. Šis ir tas gadījums, kad stingra roka var arī īpaši nepalīdzēt. Nē, stingra roka ir vajadzīga, bet viņi nedrīkst kustināt. No. Ir, līdzība ir neaprakstām. Tiešām man ir grūti aprakstīt līdzi. Nav sabojāts, ir ļoti labi, nabiņa parādījās. Tas jau nav pašportrets. Pēc atmiņas. Tā ko tā viņa skatās visu laiku uz to lapu, tā vajag jau izjust. Es domāju, ka tas ir asinīze. Jums liekas, ka jums ir gatavs, ja? Ka tur vairāk labāk nebūs, ja? Jūs varat parakstīties, ka... uzrakstiet, kas savu vārdu. Un... Katrīna un Linārds. Redz, kā mēs beidzot iepazināmies. Ar ko vajadzēja sākt izrādes? Un jums arī gatavs uzskatāt, ja? Labi. Tūlīt mēs demonstrēsim publikai. Jā. Marika un Juris atkal mums ir arī tapuši gatavi. Šeit nebija nekādas nozīmes, kurš ir pirmais, kurš pēdējais. Galvenais ir, lai būtu gatavs rezultāts. Tā. Man arī patīk. Bet galvenais, ka pašiem upuriem modeļiem patīk. Mākslinieki arī ir apmierināti ar savu veikumu, vai ne? Jā, ļoti pareizi. Tā. Tagad došu vērtējumam jums, un jums būs jānobalso, kurš gleznojums jums patīkas labāk. Jā, sarunāts? Otrādāk tagad. Jums nav drosmes, ka jums liekas, ka viņa zīmējums ir labāks? Šitā te, lai būtu pareizajā pusē, ja? Labi. Tātad Katrīna un Linārds. Tāda izskatās Katrīna. Un zīmējums numur 2 – Marika un Juris. Tāds izskatās Juris. Tātad vēlreiz. Par kuru jūs balsosiet? Ar saviem aplausiem es sapratīšu. Tātad Katrīna un Linārds. Labi. Un Marika un Juris. Es saprotu, ka šoreiz uzvar pieredze. Mums ir jāsveic. Rekur. Šteina kungs man iznes arī balvas. Ziniet, kā mums te šodien sanāk. Uzvarējais ir Juris un Marika. Es jums arī atdodu jūsu gleznojumu. Viņiem ir uzvarētāja gods un balva par piedalīšanos. Paldies jums! Katrīna un Linārds saņem tikai balvu. Viņi ir otri. Paldies! Un arī, protams, jūsu mākslas darbs paliek pie jums. Varat arī sabučoties un viss tā. Tas taču ir iedvesmojoši, vai ne? Jā, es taču teicu. Rekur viņa arī ir. Klāt. Kā biju domājis. Tātad šis mākslas akts bija tieši tas, kas mums šovakar bija vajadzīgs. Es varu aicināt savu mūzu sev līdzi paskatīties uz mākslas darbu, kas top mums. Vēl ne? Vai jau jā? Viņa vēl nerunā, bet pamazām nāk līdzi. Paldies Dievam. Mēs tagad aiziesim pie māksliniekiem, paskatīties, kas tur notiek.
Izskatās, ka tur ir jau ļoti daudz. Re, viņi atļauj pirmo reizi pieskarties sev. Ļoti jauki. Es tā skatos, ko viņi mums tagad ir sazīmējuši uz šo brīdi. Viss izskatās iet pēc plāna ļoti labi, bet ir viens maziņš bet. Viņi ir, lūdzu, neaizēj ļoti tālu, lai man tevi atkal nav jāmeklē, ja es tevi esmu atradis. Viņi ir iedvesmojušies ļoti labi dažādas krāsas un temperaments visi nācis gan no īriem, gan no spāņiem, gan no itāļiem. Bet man liekas, ka pietrūkst kaut kā tāda latviska nedaudz, vai vajag tādu latvisku stīgu. Un tāpēc esmu aicinājis un jau skatuves arī atrodas līgatnes draugi, lai iejaustu kādu latvisku dzīparu mūsu mākslas darbā. Čapināt, čapināt, čapināt.
Tiešām jauks, skaists latvisks pavadiens ir mums ieaudies atkal. Lūdzu, nepazūdi, lūdzu. Es tevi esmu tik ilgi meklējis un beidzot atradis savu iedvesmu. Kad skaists latvisks pavadiens ir ieaudies mūsu lielajā gleznā, bet es domāju, ka mums vajadzētu vēl kaut ko tādu latvisku, bet varbūt šoreiz kaut ko tādu ar tauru skaņām aptvītu, kaut ko tādu, lai mūsu glezna būtu tikpat kontrastaina kā Līgatnes daba. Kalni, lejas, upe vai kā Līgatnes cilvēki. Tikpat bagātīgi. Jā, bet kādi tad ir Līgatnes cilvēki? Nu? Zini, lidinoties virs Līgatnes klintīm, mežiem un laukiem. Tā es lidinājos un redzēju, ka šeit dzīvo daudz jauku cilvēku. Es redzēju gan priecīgus, gan rūpji nomāktas sejas, bet man tomēr šķiet, ka viņi šeit ir laimīgi. Par to var pārliecināties tikai viņiem pašiem pavaicājot. Nevien tikai domāt. Dodamies pavaicāt. Ja, protams. Jūs esat laimīgi. Ja bērni saka, ka viņi ir laimīgi, tas ir galvenais. Kā jūs jūtaties? Bet arī pārējie jūtas laimīgi. Bērni joprojām būtas laimīgi. Kā jums patīk šī diena, šis vakars? Patīk? Norē, jau sāk parādīt, tagad sāk kaut ko dzirdēt, beidzot. Savādāk paši laimīgi, ne, tas, protams, skaisti, ka bērni ir paši laimīgi, Līgatnē. Kā jums patika šīs dienas viss, kas šeit notika uz ielām, šis te trakums mākslas? Jums tāds iet pie sirds, tādus vajag rīkot vēl? Ja? Vai arī jūs iedvesmojāties? Jā, jums nav cits atbildes, tikai jā. Es šodien, godīgi runājot, arī guvu kādu atziņu, skatoties uz mākslas aktivitātēm. Tas nav, teiksim tā, iedvesmu guvu Līgatnē. Paskatoties, tas vairāk attiecās uz ceļu remontētājiem. Bet tā ir ļoti skaista doma zīmēt uz asfalta. Ja cilvēks iebrauc bedrē, viņam parasti pēc tam ir ļoti slikts garastāvoklis, mašīna salūzus. Bet ja to bedrīt mākslas dienās visādi smuki apglezno, apzīmē ar puķītēm, viņš jau nākošreiz iebrauc nevis vienkārši bedrē, bet mākslas darbā. Un tad jau viņam vairs tā, kā teikt, trūktuma sajūta nav tik liela. Tur jau piezogās klāt tāds saldumiņš. Bet jums, paldies Dievam, nav to bedru daudz, kurās varētu kaut ko samaitāt. Bet, zini, es laikam aizrunāju. Jā, No? tagad steigsim atpakaļ pie māksliniekiem. Jā, pareizi, mums taču tā glezna ir jāuztur. Jo mums vēl ir Koņevs, ļoti daudz darāmā. Jā, Bet tikām, lai jums iedvesmu sniedz mūsu tradicionālie svētku viesi, Pūtēju orķestris no Valmieras Signāls. Aplausi!
Es tur saku, ka es strādāju, es visu laiku intensīvi strādāju, tur viss notiek. Kāpēc tagad atkal grib man pamest? Tas ir vienkārši, tā nav iespējams strādāt. Paskaties, man ir, jā. Wow! O! Paga, vai meitenes laikam pašas kaut ko. Vieni, puisis arī. Būs skaisti. Es jūtu, ka būs skaisti. Es pasēdēšu tepat. Drīkst, tas drīkst. Tas nekas, ka es ar muguru pret jums.
Ko jūs darāt? Ko jūs darāt? Man taču nav laika, man ir jāmeklē savu mūzā. Vai ne? Oi, diena, bet bija skaisti. Jā, apsekties vajag. Ar rodiem nav joka. Tie seja tāda niknāk. Ai, jā, pareizi. Nāk dobelnieki. Man taču ir jāmeklē mūza. Orķestri man labāk kaut kā palīdz noskaņoties uz mūzu. Sagaidām ar aplausiem! Lai rodi arī pamēr tālāk.
tāds atpakaļ. Es teicu, ka man orķestris palīdz. Man ļoti labi līdzi. Paklāts. Tev ir tik grūti iegūt un tik viegli zaudēt. Paklāt, tiešām laika līdz lielās gleznas pabeigšanai nav vairs pārāk daudz. Es tev lūdzu, apsoli man, ka tu tagad kādu brīdi tomēr uzkavēsies ar mani un palīdzēs pabeigt darbu. Jā, es esmu tev iedvesma, bet es tev neko nevaru solīt, jo tu pats esi savas iedvesmas valdnieks. Ja ļausies brīvu domu lidojumiem, tad es apnākšu, ja mēs lidosim kopā. Ja lūkosi, ko citi domā un runā, tad cīnīs pats. Un mani nemeklē. Uz to pusi nē! Tad nāk uz tai pusē to! Padejojiet labāk, kamēr es ķeru to mūzu, kur viņa pa mani pazudus.
Ko? Tev negačo? You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Oh, moon, you knew just what I was there for. You hear me sing a pray for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, I knew the sun to go. Oh, moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. There suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, I knew the sun to go. Oh, moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Without a love of my own, without a love of my own. Ar tiem mākslīgajiem paskaļinātājiem kaut kā neiet. Nu, ko tu man teiksi? Ko? Tu pati atnāc. Par to jau ir prieks. Nu? Es tev teikšu to, ka lielā glezna nebūs tik liela, ja visi jūs tajā neieliksiet kādu daļiņu no savas sirds un mīlestības. Tā. Nore, tagad mēs esam nonākuši pie tā, ka arī jums būs jāņem aktīva dalība mūsu gleznas tapšanā. Parasti, vai reizēm gadās, ka mākslas darbs pat iesvēt kāds mācītājs vai kā savādāk. To mēs nenodarbosimies. Tagad mēs tiešām varētu šo mūsu topošo mākslas darbu iesvētīt paši ar tādu vienu kopīgu padziedāšanu. Esat ar mieru? Protams, ka jā. Un jums nebūs tik grūti, tāpēc, ka mums nāk vesela koristu armija palīgā, lai mums skan labāk. Aplaudēsim viņiem! Tereizes arī otrs pagaidāsim. Tā, vai Dievs, tik tu var lielāk nav. Labi. Aiznes prom. Paliek pats zīmēšanas bloks, tikko kur priekšā rekur salikšana zīmēs, lai viņi nepazūd. Mūsu nav maz, tāpēc tas nenotiek zibenīgi.
Tā, kā jums ir, tad pašlaik ap balsi nesat nosauši? Ko? Varēsiet padziedāt, ja? Vārdus zināt? Nē vai jā? Jā! Tas ir labi. Ja šķiet, ka sāk kaut kur aizmirsties, es saprotu, ka var paskatīties bukletos, ko varēja iegūt, tur vajadzēja būt rakstītiem, bet dziesmas it kā ir, ļoti pazīstams. Es ceru, ka es pats nesaku. Prieks jūs redzēt, tik kuplā skaitā. Beidzot šodien ieraudzīt. Kā glezna, tiešām. Tie viņu vārdi, viņi jūtās kā glezna. Kaut kas tur tāds ir, jā. Varētu būt lielā dziesmu svētku glezna tāda. Cik mums vēl ir atlicis visi? Kā jūs zināt? Kāpēc tāds klusums iestāv? Labu rītu, saka saulē, labu rītu. Lai, tagad ir vakars. Ar šo mēs neiesildīsimies. Bet priekš iesildīšanās mēs varam sākt mēģināt dziedāt jau. Es zinu, visi mani iemāc. Es zinu, visi mani mīl. Lai mani mīst, lai mani iemāc. Vienalga man, vienalga man. Lai mani lai mani iemāc, vienalga man, vienalga man. Atkārt, vienlaicas melnas vārdas, un žēlīgs nav vērts, es atspiežos uz kapa malas, un sausu līdz nav vērts, es apspiežos uz kapa malas, un sausu līdz nav vērts, kā bija manas domas tavas bijām, pēc kaut kā cēla nezināmā, sirds ilgojās, pēc kaut kā cēla nezināmā, sirds ilgojās. Ai, kas mums ilgoja? Ai, kā ilgoja? Man kāds kurmeistars teica, ka šī dziesma pašlaik esot tāda nerakstīta skolotāja himna. Viņi droši vien pēc stundām iznāk vakar pusē, paskatās uz Rīgas pusi un pie sevis sāk dziedāt šo dziesmu. Labi, kas mums varētu skanēt nākamais? Aha! Tas ir pa mani. Par lielām ambīcijām un... Darīdams, teikt, ko sacīdams,
Vai uz katra soļa tev misējas, 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 un visu mūžam iznākot rādīt. No tālāk kā ir. Šuprāt, bet tie paši labākie nodomi. Vēl aizvien, vēl aizvien, vēl aizvien tev vējā izsējās. Un tagad gan visi kopā. Esi, lai nekad nekur nav gana, mīlojot mana, mana ir šī muļķes sirds. Muļķes sirds, lai nekad nekur nav gana, mīlojot tikai mana, mana ir šī muļķes sirds. Kur tu liksies tāds viens pats pasaulē, bet vai tādēļ tomēr vērts paļauties, 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 jo tu dar žēlamā. Neba pirmo reiz, neba pēdējo, sirds par tevi izrādās stiprākā, 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 un tev atliek tai vien pakļauties. Muļķes sirds, lai nekad nekur nav gana, mīlojot tikai manā, mana ir šī muļķes sirds. Muļķes sirds, lai nekad nekur nav gana, mīlojot tikai manā, mana ir šī muļķes sirds. Muļķes sirds, lai nekad nekur nav gana, mīlojot tikai manā, mana ir šī muļķes sirds. Muļķes sirds, lai nekad nekur nav gana, mīlojot tikai manā, mana ir šī muļķes sirds. Tikko gandrīz dabūju pa galvu. Jūs ļoti labi dziedājāt! Ālači! Bet tomēr ir uzmanīgi jāskatās, kam pieturās blakus sēžot. Vai stāvot. Izrādās jau aizņemt. Tā. Es jūtu, ka mums laikam kaut kas ir jāvelta mūsu māksliniekiem, lielajiem palīgiem, kas neatteicās man palīdzēt. Tā varētu būt 3 vīri, ko? Vai ne? Viņi ir pelnījuši, ka viņiem mēs nodziedam kopā. Kāpēc bija, hei, 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 tas vienā dzīvoja, hei, 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 bet sveši punkti nāca, hei, 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 kas sevi kosīja, jā! Vīri cēlās kaujai un droši cīnījās, no taunās līdz kaujai par viņiem brīnījās. Hei, 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 un somus priedantiem, hei, 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 bet viņi pulcis cimta, hei, 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 ar saviem zomaniem, jā!
trīs jauna vasara bija, ko viņi mīlēja, kas visus priekus bēdas ar viņiem dalīja. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Mans vārčiem, jā! Trīs vēlas kaujai un droši cīnījās, pat augas līdz kaujai ar viņiem brīnījās. La 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Un vīriem, kas atnāca līdz līgai, kas cīnījās līdz pašai līgatnei, līdz gaujai. Slava viņiem! Ko mēs vēl varētu uzdziedāt? Drīkst vienu, es drīkst, es pateikšu pirms šīs dziesmas kaut ko. Drīkst. Es atceros, es iznācu laukos no mājas ārā un es klausos tur kaut kur uz ceļa skan. Un otrs tur pateic grāvi, viņam atbild. Ai, 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 ai. Dziesmu viņiem. Veltījums. Otrais